Sveiciens podkāstā Ultraspēks! Ceru, ka tev 2025. gads ir iesācies tieši tā, kā tu to vēlējies. Un kā allaž novēlu ultraspēku pilnu jauno gadu, lai pietiek jaudas savu mērķu sasniegšanā. Ceru, ka arī šogad ultraspēka stāsti tevi iedvesmos un kalpos kā atbalsts ceļā uz mērķi. Šoreiz ultraspēkā viesojas Simona Rutkovska. Simona ir certificēta fizioterapeite, vieglatlētikas un fitnesa trenere. Viņa ne tikai palīdz kustību iemīlēt citiem, bet arī pati skrien ultramaratonus. Savu pirmo ultramaratonu viņa noskrēja pandēmijas laikā, attālinātajā Backyard Ultra. Taču par savu pirmo oficiālo ultramaratonu Simona uzskata 62 km garās sacensības Nicas kalnos, kur viņa piedalījās pirms 2 gadiem. Simona atzīst, ka skolas laikā skriet sākusi neveselīgu prizmu vadīt, taču vēlāk tieši skriešana viņai palīdzēja tikt galā ar dzīves izaicinājumiem, kas ļāva nonākt līdz pat sapņu piepildījumam skriet ultramaratonus. Epizodē viņa ikvienam atgādina par kustību ar skatu nākotnē un ilgtspēju. Simonai patīk ķert dzīves mirkļus, un noteikti varēs viņu sastapt arī kādā ārzemju mūzikas festivālā. Kāds ceļš Simonai bija jāveic, lai viņa varētu skriet ultras? Kādi ultra piedzīvojumi norisinājās piekdienā 13? Un to, kā Simona pievērsās fizioterapijai, klausies Simonas ultraspēka stāstā. Pirmā 2025. gada ultraspēka epizode, un man ir prieks pirmajā šī gada epizodē tikties ar Simonu. Čau! Sveiki, Ieva! Nu ko, jāsāk ar atzīšanos. Ar Simonu mēs satiekamies katru nedēļu, jo es dodos pie Simonas vingrot, un to daru jau gandrīz gadu. Bet runājot arī par vingrošanu un sportošanu, nav jau noslēpums, ka daudziem tieši jaunais gads sākas ar tieši šādu apņemšanos, un gribu tev jautāt, vai tu esi to arī novērojis savā profesionālajā jomā, ka tā notiek? Īsnībā pie mums fizioterapijā es novēroju jau 2. gadu, tas notiek ar nelielu tādu kā aizturi. Tas nav tāpat kā sporta klubos, kā ar 1. nedēļu, 2. nedēļu nav kur apgrozīties. Cilvēki lielākoties ierodas apņēmības pilni risināt kādas savas problēmas, kaut kur vairāk uz janvāra beigām vai februāra 1. pusi. Es to vairāk tā kā saistu ar kaut kādu varbūt finansiālo stāvokli, kas ir pēc Ziemassvētkiem. Un jā, tā kaut kā. Bet noteikti ir vairāk cilvēki, kas uzrodas, kas tiešām tā kā grib darīt, vai ka bija nozuduši kaut kur pirms svētkiem, tad tā kā atgriežas pēc svētkiem un vēlas darīt. Bet noteikti nav tā, ka mūs, kā fiziocentru, ka mūs gāža kājām riņķī. Man patīk, kā teica tava kolēģi, ka janvārī visi sapērkās abonementus uz sporta zālēm, sāk iet 5 reizes nedēļā, pārpūlās un te nāk uz fiziocentru pie jums labot kļūdas, vai tā ir? Noteikti tā var būt, tā arī gadās, bet es saku, jā, iespējams mūsu darbā tā specifika ir, tas nav uzreiz kā sporta klubos, tas bišķi ar aizturi notiek. Tam vajag nedaudz saņemties, aiziet pie speciālista, izstāstīt savas problēmas, kaut ko jaunu sākt apgūt, bet, piemēram, aiziet uz sporta klubus, grupu nodarbību, tur tik liels tā kā apņemšanās saistības, visu, tā kā tas nav nepieciešams, tas ir krietni vienkāršāk. Kā tev pašai, vai tu jaunajā gadā arī kaut ko apņemies, kā ir ar šo gadu? Jā, protams. Jau laikam 2. gadu ir diezgan līdzīgi ar tām visām apņemšanām. Es vispār jau kaut kādas vidusskolas esmu ļoti nostalģiska bijusi attiecībā pret jaunajiem gadiem, ka tas ir kaut kāds maģiskais brīdis, tur sākt jaunu dzīvi un tā. Bet mājas kaut kādā pēdējā 3 gadus sāku kliedēt šo ilūziju, ka kaut kas tā kā tik maģisks notiks un tā būs pilnīgi cita dzīve, apmēram minūtes ietvaros, ka 23:59 tu esi vēl vecā savu versiju, 0:00 tas ir jaunā versija. Es pat esmu vairākas reizes mēģinājusi to ieviest tā, ka ja man ir kāda apņemšanās, tad uzreiz jau no pusnakts, nevis no rīta un tā. Bet kopumā jā. Šogad tās apņemšanās ir vairāk tāds
priekš sevis. Viens tā kā lieta numur viens ir turpināt un vēl cītīgāk sakārtot uzturu, savus attiecības ar uzturu. Jo pagājušā gada augustā es biju pie uzturu speciālists un viņi ļoti daudz palīdzēja. Un, vispār gan labsajūtas ziņā, gan kaut kādās attiecībās ar ēdienu atrisināt to. Bet uz gada beigām, kad bija visādi svētki, tas tā kā aizgāja pa pieskaru. Un tā ir lieta numur viens, kas īstenībā joprojām rit ļoti labi. Brīžiem ir kaut kādi iekritieni, liekas, ka kaut kas nesanāk tā, bet es nekad nepadodos. Un otrā lieta vairāk tāds celties ar pirmo modinātāju. Un patiešām, jo ja es sev pasaku, ka es gribu celties 7:30 un es uzlieku 7 modinātāju un es viņu atlieku, tad es viņu atlikšu līdz pēdējiem brīdim. Bet ja es sev nolieku ar pirmo modinātāju, es celšos, tad es esmu sapratusi, cik man ir ļoti vitāli svarīgi tā 1 stunda no rītiem. Pasēdēt mierīgi, padzert kafiju, paēst brokastis, sataisīties, nevis gulēt līdz pēdējiem un aizskriet. Tās manas jaunā gada apņemšanās, bet man īstenībā ļoti vērtīgi pateica mana viena klienta, kas arī nāk pie manis vingrot. Mēs arī gadu izskaņā runājām par tām visām apņemšanām, un viņa prasīja, vai tad man ir kādas, un viņa esot izlasījis kādā žurnālā vai kaut kādā rakstā internetā, ka ir ļoti svarīgi apņemties tikai kādas 2 lielas lietas. Nevajag apņemties ļoti daudz lietas, bet 2. Un ja tu to dari, tad tu nedrīkst to izlaist 2 reizes pēc kārtas. Tā kā es arī kaut kā man tas likās tik loģiski, un man tas aizķērās, pat ja tajos sēšanas jautājumos man kaut kas nesanāk, tad es jau saku, domāju, labi, bet nākamreiz gan jāsanāk, ja tā kā nevar tā palaisties, aiziet pašplūsmā. Kaut kādas tādas laikam man tās apņemšanās, bet bija arī visādas citas, varbūt, ko es gribēju skaitļos ietērt par kaut kādu soļu vākšanu, vingrošanu, skriešanu, bet es kaut kā vairāk virzos tā kā pretī sev, nevis pret sevi. Jā, kaut kā tāds nonāca. Es tev novēlu, lai tev izdodas izpildīt šīs te apņemšanās un lai tiešām lai tu ej ar sevi, nevis pret sevi. Ja? Es domāju, tev viss arī izdosies. Tad, kad ieiet tavos sociālo mediju kontos, lai tevi apskatītu, tavā aprakstā ir šādi rakstīts. Certificēta fizioterapeite, trenere, skrējēja, dzīves baudītāja un mirkļu ķērēja. Un es gribētu šajā sarunā apskatīt visas šīs te manas nosauktās pozīcijas, un es gribētu sākt ar pozīciju skrējēja. Un sākam no paša sākuma. Kāpēc tu sāki skriet? Kad tas bija? Pastāsti, kā sākās tavs ceļš? Jā, es ceru, ka tev es centīšos tā īsti, ka tikai tev raidlaiks neveidzas. Bet, vispār tā skriešana ienācās ļoti dabiski manā dzīvē, un tas ir bijis kā rīks, kas man ir palīdzējis, tikt cauri visādām dzīves situācijām. Varbūt tā skriešana sākumā aizsākās ar tādām neveselīgām prizmām, kas arī kaut kādā mērā laikam saistīts ar manas audzināšanu, bet es atceros, reāli, kādā 9. klasē gāju, bet kaut kādi 14 gadi, jā, jūs sāk iet no 6 gadiem skolā. Un mēs ar draudzenēm bijām izdomājuši, ka mums vajag novājēt, un mēs gājām skriet. Un es vienkārši atceros, domāju, kas mēs taču tādi bērni bijām, kas mums galvā darījās, un kā var 14 gados bērns domāt, ka viņam ir jāvājā. Un mēs periodus gājām paskriet, un, dažreiz tas sāk iepatikties, jo pēc kādu laiku mēs to ierasto aplīdzi tā kā varēja noskriet bez apstājas, un mums vienmēr bija jāapskrien un jāapstājas. Un tā tas viss tā periodiski arī ienācās, un es ceros, ka es no sākuma mācījos Ulbrukas vidusskolā, tāds diezgan jautrs sporta skolotājs, gan aizmirst viņam vārdu. Viņš no sākuma gribēja man sūtīt, ka man ir obligāti jāiet mest veseris, jo es biju tāda gara.
Un viņš uzskatīja, ka man ir jāmet veseris, bet viņš man dažreiz prasīja sporta stundās, jo viņam ļoti patika, ko mēs gribam darīt. Un es teicu, skriesim apļust pa stadionu, un man reāli klases biedri ienīda. Un, bet tas ir tā kā pats sākums. Vēl joprojām dažreiz paskrējām, un tad īstenībā sako diezgan smags dzīves posms, kas ilga vairākus gadus. Vidusskola mījās ar to, ka gribējās izpatikt puišiem. Mums bija tāda vienkārši tik, es nezinu, apsēsta klase, tur visi viens ar otru tur gribēja sajieties, tikties, un atkal uznāca nākošais vilnis, kad man vajag novājēt, lai es iepatiktos puišiem. Un es diezgan nopietni tam piegāju. Es arī sāku skriet, tā diezgan aktīvi, tā visa mērķa labad arī vingroju, gāju uz sporta klubu. Un tas bija 2013. gads, un es savai mammai teicu, klausies, varbūt noskrienam Rīgas maratonā 5 kilometrus. Un viņa piekrita. Kā jau laikam lielākā daļa, kas to stāsta, tad saka, nezinu, vai to var izdarīt. Bet tas noskrēja, un man nākošajā dienā bija skolā jāskrien tas cross 1600 metri. Un es nākošajā dienā viņu arī, es viņu noskrēju pirmā, bet es nenoskrēju tā kā pēc tiem punktiem pirmajās vietā, tā kā uz desmitnieku, bet man skolotāji bija tik jauki, viņi man ielika desmitnieku pa spītām, kas iepriekšējā dienā bija skrējis Rīgas maratonā. Un tad šim stāstam tālāk sakot tas, ka bija jūnijas, un es biju ieraudzījusi grāmatnīcā grāmatu Dzimuši, lai skrietu, kas varbūt arī klišejiski, iespējams, diezgan līdzīgs stāsts. Un mēs ar mammu bijām ceļojumā Cabo Verde, tas skaitās tās zaļā raga salas, un mēs skrējām, es izlasīju to grāmatu, un mana mamma viņa izlasīja mums reāli uz pusēm, viņa lasījām ceļojumā. Un tā, ka tas pavilka ļoti radīja manī to ideju par to, ka es varētu izdarīt kaut ko lielāku, jo viņi tur aprakstīja, ka viņi tur skrēja 160 km zandelēs ar basām kājām, un tas bija tik skaisti, un man pēkšņi likās, ka es ar to varu. Un mēs vienkārši sākām ar basām kājām skriet uz pilsētu, un mums bija viesnīca ārpus centra. Skrējām uz restorānu vakariņās, reāli papēžiem pa priekšu ar basām kājām. Tā mēs skrējām, un tajā gadā es arī tā kā apņēmos, ka es gribu noskriet savus pirmos 10 kilometrus, kuriem trenējoties jau bija noskrieši 14 kilometrus. Tā, man tad bija 17 gadi. Un tas viss tā aizgāja. Kaut ko uzskrēju. Es atceros, bija tāds agrāk jūrmalas kaut kādas skriešanas sacensības. Tur 10 km noskrēju un aizbraucu pēc tam mājās, un man tā kā raksta viens pazīstamais, kāpēc tu nebija uz apbalvošanu. Un man tāds, es jau nezināju, ka vispār apbalvo kaut kādas grupas, es domāju, ka tikai absolūtos apbalvo. Un mani apbalvojas, protams, tādēļ, ka mēs bijām vien kaut kādi 3 tās junioras, kas skrēja, un tad man parādījās azarts. Un es piedalījos Siguldas kalnu maratonā, un tur arī gribēju iet uz to, ka dabūšu vietu izcīnīšu, bet tur bija tā, ka apbalvoja tikai pirmās 3 vietas, ja ir vismaz 10 cilvēki tajā grupā, bet nebija. Un tā ir tā skaistākā daļa tam manam skriešanas stāstam, kāds viss iesākās, bet plus mīnus jau tad man sāka parādīties pirmie tādi diezgan nopietni depresijas simptomi. Iespējams, sakarā ar visu to audzināšanu, gan pašvērtējumu un tā, bet ko es vēl nepieminēju, kad man bija kaut kādi 11 gadi, man bija sākušās epileptiskas lēkmes, un tas tā, ka tu tā kā, man sāka raustīties labā roka, un pāris reizes bija tā, ka traki, ka tu viss sāc raustīties, un tad nokrīt zemē ģībdams. Un tad tā 2013. gada rudenī
Nu jā, man bija baigā tāda trauksmes, kaut kāda, nezinu, epizode sākusies un neilgi pēc tam, tad janvārī bija jātaisa kontrolas magnētiskā rezonanse galvai, kas tā kā, nu man bija katru gadu jātaisa dēļ tā, ka man bija, reāli mazs, lablabīgs audzējs galvā un tas bija tas gads, es gāju 12. klasē, bija janvārs, man uztaisīja magnētisko rezonansu, tas audzēs bija krietni izaudzis. Un tas vienkārši iedeva kā tādu, kā papildus, uguntiņu manai depresijai, kur man tā kā no sākuma vecāki teica, ka negrib man vest pie psihiatra, jo viņi uzskata, ka, tas ir dēļ tā audzē, un tad viss atrisināsies tas, kā es jutos. Un jā, tad, kopumā stāstot, tas viss aizgāja tā, ka 12. klasē pavasara brīvlaikā man uztaisīja galvas operāciju. Viņi izgriez, es biju veiksmīgi. Tā kā pa to līniju vispār vairs nekāda problēma nav. Tā audzēja izgriez, un tā kā nekādas lēkmes nav bijušas. Un tā, tas, ko es gribēju teikt, ka skriešana vienmēr man tajā laikā bija kā kaut kur fonā, sirdī, galvā kaut kas likās, ka es būšu vesela, tad es to darīšu. Un tas bija kaut kas, ko es tik ļoti gribēju darīt. Un man uztaisīja tā operācija marta beigās, un es atceros maijā, es izgāju un pirmoreiz paskrēju ar jūru. Un tas bija, tā, sirdi sildoši, un kopš tā visa pakāpeniski ar visādām pauzēm dzīvē, apgrūtinājumiem, tā skriešana ir bijusi. Un tagad tas vispār vairs nav par svaru nomešanu, vai tas ir šobrīd tiešām vienkārši kaut kas, kur tu atgriezies un tu jūties tā kā tu, un priecīgs, ka tu kusties, ka tu to spēj, jo skriet tas nav visiem dots, iespējams, es teiktu, tā ir privilēģija. Paldies, liels, ka tu dalījies ar šo stāstu. Pirmais, laikam, es gribu tev jautāt, kā tu jūties šobrīd? Es jūtos ļoti labi. Tiešām ir ļoti liels darbs gadu gaitā ar sevi izdarīts. Un tieši iepriekšējās brīvdienās man kaut kā atnāca tā apziņa, ka es vairs nevēlos. Vairs nav tā sajūta, ka es kaut ko tik ļoti augstu mainīt savā dzīvē, un kad īstenībā tas viss man ir. Tagad ir vienkārši tā kā jāmācās dzīvot mirklī un baudīt to. Protams, ir visādi kaut kādi ikdienas apgrūtinājumi, vieglākas dienas, prieki, bet šis noteikti nav tas. Es esmu tā augus, un šī noteikti nav tā bedra, kur es biju pirms kādiem gadiem, 10 vai pat 5. Kā skriešana tev palīdzēja psiholoģiski tikt pāri tam visam, kam tu gāji cauri? Man liekas, sākumā tā skriešana, noteikti kaut kādos pirmajos gados pēc operācijas un tās smagās depresijas bija ar tādu kā milzīgu cerību un skatu uz priekšu, ka es kādreiz varēšu kaut ko garu noskriet, un tad es būšu varone. Pirmajos gados tas viss tā skriešana bija par to, ka es tik ļoti alku noskriet kaut ko garu. Tad jau tālāk pēc tam, kad es sapratu, ka es beidzot varu sākt paskriet bišķi ātrāk un pulss sāk sakārtoties, tad tas bija vairāk kaut ko tā kā arī noskriet. Bet šobrīd tas ir arī vairāk par visādu komunikāciju ar cilvēkiem, ko tu tā kā gan stravā redzi, ieraksti un tā, bet arī daudz par to, ka tu vienkārši sajūti, cik labi un cik veselībā ir nepieciešama tā kustība. Un mentāli es pat nezinu, to nevar izskaidrot. Tā laikam ir kaut kāda meditācija, jo es tiešām diezgan reti kaut ko klausos skrienot. Jo man lielākoties ir tā, ka es izēju paskriet, man gribas tā kā bišķi informāciju dabūt ārā no savām smadzenēm.
Un tad man tā liekas, ja es tagad vēl ieliku šaustiņas, tad tā kā vēl kaut kas nāks atpakaļ iekšā. Es domāju, priekš kam? Nē, un jā, tā ir kaut kāda meditācija, un kaut ko domā par to, cik tu noskries, cik būs kilometri, minūtes un tā. Un bieži vien tu padomā par to, kādu foršu tā karte izveidosies Stravā. Jā, laikam pēdējos gados tas vairāk par tādu socializēšanos arī kļūst, tas, ka tu izēji paskriet, jau tagad skaitās mūsdienās, ka tas sociāli aktīvs, sevišķi lieto gadžetu. Ja tu skrējies no Stravā, vai tu vispār skrēji, vai ne? Jā, vēl noslēdzot par šo mazliet tēmu, ja tu tagad atskaties uz savu pieredzi, un ultramaratonu, protams, nav viegli skrējieni, un es domāju, neviens arī skrienot ultramaratonus, parakstoties uz kaut ko tādu arī nedomā, ka tas būs kaut kas vienkāršs, bet vai tu ar šo te savu pieredzi, slimību, grūto laiku esi tā kā skrienot ultramaratons, vai tu saproti, ka tas ultramaratons, tā skriešana ir sīkums salīdzinot ar to, kam tu esi gājusi cauri, un ka tev tas ir devis to spēku tagad to ielikt sportā. Kā tu uz to skaties kopumā? Vai tā ir? Zin kā, noteikti. Tās divas lietas tā nevar salīdzināt, jo tās divas lietas nepastāvēja blakus kopā. Tas nebija tā, ka tu biji gan slims, gan varēji iet skriet, lai tu salīdzinātu. Tā slimība, zin kā es teikšu, pat tas audzēs nebija tas trakākais, tā depresija, tas viss, tas bija krietni drausmīgāk. Tas, ka tev paņem, vienkārši kaut ko izgriež, izņem ārā, tur bišķi pasāp, pēc tā, tas nav traki, bet grūtāk ir tā kā ar savu prātu tikt galā un savām sajūtām, emocijām un tā. Tā kā tas bija noteikti krietni grūtāk, jo to ir tā kā grūtāk kontrolēt, bet tad, kad ir pagājis jau laiks un tu skrien, nezinu, tev tur treniņos tur nesanāk tādā tempā noskrien, kā tev gribētu. Tu liekas, tu trenējies, bet tev temps neaug, tur pulss slikts un tā. Tas arī liekas grūti, bet tās iepriekšējās grūtības jau ir aizmirsušās. Tā kā jā, dažreiz es tā vienkārši atceros savā prātā visu, kas ir noticis, un tas ir ikdienā piemirsts. Un tu tikko tā sakranķies pa visādiem sīkumiem un tā. Tas ir vienkārši tāds atmiņas, kā saka, laikam jautājums, bet noteikti skriešana tā vieglā daļa un tā kā tas vispār, pa lielam, tas ir maz svarīgi salīdzinot ar veselību. Tā kā, ja nav veselības, tad jau paskriet nevar. Tavā skrējējas pieredzē ir vairāki ultramaratoni, bet vismaz pētot tavu skriešanas pieredzi, es neatradu nevienu tādu oficiālu maratonu. Vai tev ir tāds pastāsti? Nav. Man nav tiešām oficiāls maratons. Tas varbūt laikam ir standarts šajā podkastā, es esmu ievērojis. Bet es īstenībā domāju, jāstāsta, kā dzīvē plāni saliksies, jo man pagaidām nav nekādi plāni pavasarī kaut kur braukt uz ārzemēm. Es domāju, varbūt palikšu Rīgā un, kas to zina, varbūt viss tā būs labi un var iziet paskriet maratonu. Bet nav, nē. Un tas būtu interesanti pastīties, kā tas ir. Vai tas ir grūtāk, kā īstenībā to stāst. Vai ir tā siena vai nav? Kā tu nonāci supervaroņos? Kur tik es neesmu pabijis, ja tā saka? Supervaroņos savulaik es trenējos arī pie Ilonas Marheles. Bet tur kaut kā tā komunikācija pārtrūka, un tieši es nesen biju noķērusi plantāro fascītu. Tad man kaut kā gribējās, lai es no tās traumas tā kā atgūstoties, lai man kāds piepalīdz to treniņu dozēšanu. Tad es uzrakstīju Anetei, jo man viena draudzene Aiga bija teikusi, ka pie viņas trenējas. Un tad es patrenējos kādu gadu vairāk, īstenībā bija liela izaugsme. Jā, un tas arī bija tas, kas manī radīja pārliecību,
ka gada sākumā es uzprasīju, vai varbūt es varētu tā paša gada rudenī noskriet Turcijā 38 km, kas tik nenormāli daudz un nereāli. Bet es domāju, ka tas ir reāli. Un tas man ir radīja tādu pārliecību, ka es varu, un viņš tā kā, ieveda kā tam man nebija nejausmas. Un tad, bet tas sakrita ar man pēdējo studiju gadu, un bija, tik ļoti liela slodze, un tas jau tur kāros gaisā, un sapratu, man bija grūti sadzīvot to, ka man vēl ir kaut kāds plāns ar to, kas tajā dienā tā kā jāskrien, jādara, tad, es pārtraucu to sadarbību. Bet tad es pēc kaut kāda laika tā kā gribēju atgriezties pie viņas, bet viņa toreiz bija bērnu kopšanas atvainājumā, bet tad es nonācu pie Andra. Un Andris bija nākošais, kas ielika ļoti lielu devumu manā vispār tā kā skriešanas, arī fiziskajā formā un pulsa treniņos, jo kaut kā iepriekš viņš skrēja krietni par ātru, un tas tiešām ļoti palīdzēja šobrīd. Un vēl vairāk visu pagājušo tā kā sezonu līdz pat, Lavaredo, viņš man bija treneris, un arī līdz tam man izdevās noskriet 3 ultras, un vēl vairāk tā paskaidrs, tā kā viņām trenēties un tā. Bet nē, šobrīd man nav treneris. Es vienkārši kaut kā, es ilgtermiņā nespēju sadzīvot ar plānu, tā kā, ka man kāds diktē to, kas man katrā dienā ir jādara, un es tā kā, jā. Vai tas ir saistīts ar tādu atbildības sajūtu, ka, ja tev ir uzrakstīts, ka tev tas ir obligāti jāizdara, un ja tev, nav iespēja vai citi plāni, un tad tev ir tāda vainas sajūta, pastāsti? Jā, tas ir primāri tas, noteikti. Visas tās prioritātes, un kad tu domā, ka Dievs man nesnāk, bet es esmu tik nogurusi, un tad tu, nogurumā izvelcies, un otrs variants, ka tu neizdari, un tad domā, kā tu izstāstīt to trenerim un tā. Bet arī otrs faktors ir, es vairākas reizes esmu ar to izdegusi. Jo dzīvē, viss kaut kas uzrodas, un ka tuvojas sacensības, jau zinu, varbūt, atbildīgi skrējēji ļoti nopietni tam visam pieiet, bet, dzīvē visādas darīšanas, nogurumi, darbs un tā, un visādi appointments un tā, un, nesanāk. Un, man tiešām nav svarīgākais tas rezultāts, un svarīgi ir tas, ko es piedzīvoju tajā skrējienā, galvenais tikt līdz finišam, jo tas bija arī tas, kādu, doma, es tā kā sāku skriet, jo es neticēju, ka es to varu izdarīt, un kad tu aizēji un izdari, es vienmēr gribas ātrāk un labāk, bet nē, tieši sakarā dēļ, laikam, mans mentālās veselības, man liekas, tas man ir svarīgāk nekā tik ļoti aiziet un izpildīt kaut kādu plānu. Ļoti labi, ka tu par to stāsti, jo nereti mēs domājam, ka es nezinu, no kurienes tas vispār ir cēlies, bet ka tikai labākais ir tas, kas ir ātrākais. Bet es uzskatu, ka tā noteikti nav, un viens no iemesliem, kāpēc arī man patīk interesēties par ultramaratoniem, jo ultramaratoni kaut kā dod to sajūtu, ka kurš jau pirmkārt, kurš ir starta līnijas, kurš ir pieņēmis šo te lēmumu, jau ir, ja mēs varam to nosaukt, varonis, un otrs ir, ja tu tiec līdz tam finišam, ik viens ir uzvarētājs, un es domāju, jebkurš arī, gan tas, kas ir ātrākais, gan tas, kas ir lēnākais, viens otram var paspiest roku un abrīnot viens otru katrs savā veidā, tā kā nevienmēr tas ir par tempu, nevienmēr tas ir par rezultātu, bet par piedzīvojumu. Bet tad, kad ir tie abi, tā, kad tu pats jūti, piemēram, es tagad tajā Lavaredo skrēju, un man liekas, es nekad tik labā formā nebija bijusi. Tad, man Andris bija to plānu saraksts, tur bija tik daudz garie treniņi, visādi tempa treniņi, tur slīpamās skrēceļas Sigulda. Tas bija, kārtīgi pārslodz uznāks. Bet man pirmoreiz sacensībās, pirmo daļu no sacensībām, bija tā, ka es tiešām, mums tur gāja gan augšā lejā pa kalniem, un mēs pat tādu tā kā rīktīgi ar serpentīnu kāpjam augšā, un es eju garām cilvēkiem, un es tik krūti sajūtos, un, man to sajūtu noķert ir ļoti reti iespējams, bet tas bija tiešām tik superīgi. Protams, kaut kur distants otrā pusē izbeidzās enerģija, un es kļuvu lēnāk.
Bet tas bija tiešām fantastiski, ka tu redz, ka tev kaut kas sāk arī izdoties. Kas vienmēr licies, nekad man nesanāks noskriet ātri. Bet štruns par to, bet kaut kur dziļi sirdī jau gribas tā kā bišķi ātrāk. Jā, to es gribēju teikt. Jā, pats galvenais jau vienmēr ir, kā saka, sacensties ar sevi, nevis skatīties uz pasaulē labākiem skrējējiem un domāt, kāpēc man tik ātri nesanāk un uzreiz sajusties slikti, bet tā noteikti nav. Un ja šķiet, ka kādreiz skriešana kļūst vieglāk, tad es uzskatu, ka tā nekļūst vieglāk, mēs vienkārši kļūstam stiprāki un līdz ar to ātrāki, un tad jau nāk viss kaut kas klāt, un līdz ar to tas vienkārši turpina būt, mēs turpinām attīstīties. Jā, bet runājot par tavu pirmo ultramaratonu, 2021. gadā bija online backyard ultra. Tur es noskrēju 7 apļus. Tas bija aprīlī, Covid laiks, ko supervaroņi agrāk organizēja. Bet, es to tā, tā formāta, es laikam to tā neuzskatu. Tur sanāca 47 km. Bet, Nica kā tāds vienā piegājienā un vienkārši no punkta A uz punktu B. To es laikam sauku par tādu savu pirmo īsto ultramaratonu. Jā, 62 km, 3300 augstummetri. Kā tu nonāci pie vispār domas skriet šajās sacensībās? Man tas likās ļoti loģisks lēmums, bet izņemot pāris punktus ārā no tā, kas to padarīja, tomēr par neloģisku lēmumu. Iepriekšējā gadā es biju Turcijā, Kapadokijā, kuras treneris Anets pavadībās atrenējos un noskrēju to Kapadokijas skrējienu. Un man nākošais lēmums likās loģisks, jo tieši tajā dienā, kad es viņu noskrēju, man atnāca atbildi, ka es esmu Lavaredo loteriju izturējis uz 50 km, kas man likās tā kā loģiski. Oktobrī es noskrēju 3,8 un tad es jūnijā skriešu 50, Lavaredo. Bet es uz viņu beigās netiku, jo man bija savs bakalaura darbs jāizstāv, tur nebija iespēja neko pārcelt. Un, kad es jau biju tam Lavaredo pierģistrējies, es domāju, ka nākošais loģiskais solis būs tā kā uz Nīcu braukt, jo tur brauc supervaroņi. Tā kā tajā ceļojumā sacensībām, un es pieteicos braukt līdzi, norezervēju dalību, tikai iztrūkta tas Lavaredo pa vidu. Kā tu atceries šo pieredzi, kā tev veicās? Es biju tik ļoti nobijusies, jo man bija ļoti slikts atmiņas no tās backyard ultras. Par to, cik man ļoti sāpēja kājas. Es vispār knapi varēju pastaigāt kādas 2 dienas pēc tam. Un es biju ļoti nobijusies, ka tā arī būs, jo īsti pirms Nicas es biju diezgan pamatīgi, kā saka, atsākus trenēties, jo kā tuvojas ultramaratons. Un sāku visu kaut kas sāpēt. Un es biju ļoti nobijusies, ka tajā ultramaratona laikā man tas viss riķīgi sāk sāpēt, un es netikšu līdz galam, es nevarēšu aizvilkties pat ar iešanu līdz galam. Bet īstenībā gāja ļoti labi, es biju pārsteigta. Noteikti nebija viegli, bet es neesmu no tiem cilvēkiem, kam paliek tie skrējieni tik labi atmiņā, un kas var tā kā tur par visādiem sīkumiem tur aprakstīt. Tagad gan es cenšos pie tā piedomāt, tas paliek labāk atmiņā, bet par to, kā tur bija skati un tā, diez vai. Bet es tikai atceros, ka pirmajā daļā man bija diezgan jauns botus nopirkts, un man ir liels izmērs, jo es esmu gara, un man ir tā kā vienmēr vīrieša apavi jāpērk. Un viņi bija tādi plati, un viņi tā kā ļodzījās uz visām pusēm. Un es skrēju, un kādos pirmajos 15 km es 3 reizes nokritu. Un tur bija visādi pušumi un zilumi un asins uz kājām. Un tas beigās saņemies un kontrola punktā es iegāju toaletē un beidzot sašņaurēju tos apavus un saņēmos. Es atceros, ka pirmā puse, ja es pareizi atceros, bija visgrūtākā, jo tad bija visvairāk augstumetri. Man liekas, es teicu, kādas 4/5 apmēram no augstumetriem bija. Un tad man liekas, ka es izcīnīšos līdz tam kaut kādam, līdz tai otrai pusē, tad līdz galam es tikšu. Un tā arī bija. Es nezinu, es tikai atceros, ka bija rīktīgi karsts. Tur bija tādi 2 nāvīgie kāpumi uz augšu pa 1000–1300 metriem vienā piegājienā. Un tu tur cepies ārā, bet neko sīkāks tā neatceros. Es
Es tikai atceros, ka man ļoti labi ēdās. Nu, tā kā, jo ļoti daudz vienmēr ir skrējies, stāstīšu par vēdera problēmām, bet es biju uzlikusi sev timeri, kā ik pēc pusstundas kaut ko apēst, un es tiešām ēdu. Un man pat Andris bija atrunājis ņemt tik daudz žēlēs līdzi, un beigās viņas beidzās, bet ja viņas būtu bijušas, viņas vienkārši būtu ēdus. Un kaut kas man teica pēc tam, iespējams, tā lielo labo sajūtu arī radīja tas, ka man bija labi ar vēderu, un es ēdu, un tas cukurs nebija nokrities. Un jā, un tā kaut kā, vispār crazy, tā kā visa diena tur pagāja kalnos. Un jā, tas bija tik forši, tik rēcīgi tur visiem draugiem pēc tam. Bet jā, noteikti ļoti labas atmiņas. Protams, tā trase bija ļoti tehniska. Un tā kā vēlreiz kā likās, ka es negribētu tur skriet, bet tā, kas tā izstāstīja, liekas, varbūt jā. Tur jau ir tā lieta par to skrējēju īso atmiņu, gan labās, gan sliktās nozīmēs, bet jā, kāpēc tev bija svarīgi piedalīties šajā sacensībās? Kas bija tas, ko tu biji iztēlojusies, un vai tas piepildījās? Man laikam... Jā, es laikam biju tā kaut kā iztēlojusies, ka tagad, vai es, ka sākšu skriet ultramaratons, tad tagad tik skriešu, tur baigi plānošu, tur visu laiku izbrauciens uz ārzemēm, tāda ultra. Man liekas, ka tas būs tāds kā pirmais, ko pārbaudīt. Un es biju ļoti pārsteigta par to, cik īstenībā kājas labi jutās. Viņas bija tā kā nogurušas, pat nekas katastrofāls nebija. Bet noteikti tas bija pierādīt sev, ka es varu, un tas laiks īstenībā ātri tur iet. Pierādīt sev, ka es varu, pierādīt arī citiem, kas man liekas, kas man varbūt neticēja, ka es to varu. Un beigās kaut kā man nemaz nelikās, ka tas bija tik grūti. Noteikti šī te pozitīvā pieredze arī tev deva tādu iedvesmu turpināt, vai tā ir? Jā, noteikti. Un īstenībā viss līdz tam arī pēc tam gāja pozitīvi līdz tā kā nākošajam gadam ap tā pašu laiku. Līdz tam mēs vēl tiksim. Bet pagājušajā gadā tu atgriezies formātā Backyard Ultra, bet šoreiz jau tas bija klātienē, Lūša pēdās aprīlī, noskrienot 10 apļus, aplis tātad 6,7 kilometri. Ko tu vispār saki par šādu sacensību formātu? Patīk, nepatīk pašai personīgi? Laikam man atkal jau jāsaka, man ir diezgan īsa atmiņa tagad, es tā secinu sarunā tevi. Bet tajās dienās pēc Backyard Ultras man nepatika. Man tiešām likās, ka es esmu morāli tā kā kaut kur, nezinu, tā kā izņurcīt. Es jutos tik sūdīgi, kaut kā morāli tāda nomākta. Es nezinu, pa ko. Man labi gāja, tur nekas slikti nebija. Bet tas tā kā secināja, ka laikam dēļ tā formāta tieši. Un jā, un man tā arī likās, ka tas formāts ir grūtāks nekā no punkta A uz punktu B. Jo no punkta A uz punktu B ir vienkārši laika nogrieznis, kurā tu tā kā, ja tu ātrāk nonāks finišā, tad, forši sacensības ātrāk beigušās. Bet tur tā kā tu tā kā tajā laikā, es nezinu, iespiests un visu laiku tu noskrien, un tad tev atkal kaut kas jāgad. Tas nav tā, ka tu ieskrien finišā un tu vari iet un, nezinu, iedzert limonādi, iedzert aliņu, tur pastiepties un tā. Bet kopumā viss jau bija riktīgi forši. Man labi gāja. Bija riktīgi forši, tur tie visi cilvēki, kas sarunājas, tur brīžiem bija smieklīgas sarunas, un es biju tik vienkārši saviņota, ka tas komentētājs Ivars, ka viņš ar mikrofonu rokās arī izdomāja noskriet vienu apli, un ka tur bija tāds viens, vienā malā tur bija tāda kaju sala, un viņš tomēr tā kā ķērca, un kā tomēr tā trase mainās pa stundām. Un es tik atceros, ka pēdējo aples skrēju, un
kājas bija apklusušas. Viņas vairs, nu, tā kā viņas bija klusas vakarā. Man sākotnēji bija doma noskriet 8 stundas, lai tas ir vismaz pa stundu vairāk, kā es biju noskrējis iepriekš. Bet, kad pagāja 8, man kaut kā nebija tā sajūta, ka viss ir tā kā izdarīts, kaut ko gribējās. Es domāju, nu maksimums 12, bet uz 10 kājas jau tā kā saprotu, nē, jau saguruši. Vai tu atceries, cik tev bija šī te pauzīte starp atkal jau to, ka jāiet uz starta līniju, un ko tu darīji šajās pauzēs? Bija laikam ātrākais no kaut kādām 18 minūtēm līdz, nu, vidē 15, tur uz beigām jau laikam 10 minūtes. Nu, es reāli masīvi ēdā. Tur žēlēju, tur bija smieklīgi, tur mums bija teltis saceltas, tur Coca-Cola dzēru. Nu, nezinu, izties arī pēc tādas bomžošanās, tur visu, tur uz kādiem matračiem nometušies, apguļas, tur kājas ar dubļiem, uzvēl kaut kādus mēteļus, nu tā, smieklīgi. Tad uz kaut kur jau uz dienas vidu bija zupa uzradusies un putra, un, nu, neko, tu vienkārši ēdi, kaut ko pārģērbos, jā, jo es esmu tāds salīgs tips, un man kaut kā no tām sviedrotajām drēbēm vēsi palika, un tad, jā, vai nu pārģērbties, izkomandēju cilvēkus, sajūtos īpaši, ka man visu kaut ko pienes, jā. Jauki. Vasarā tu piedalījies arī Stirnobuka vilka distancē. Kā tu nonāci līdz lēmumam, ka jāstartē vilkā? Jā, nu, iespējams, viss pagājušais gads bija tāds par maksimāli visu pamēģināt, izdarīt un saspiest un noskriet. Tam bija arī loģisks pamatojums. Backyard es tā kā gribēju noskriet kā treniņu skrējienu, jo zināju, ka es jau 2 gadu pēc kārtas biju uz Lavaredo izlosāt uz 50 km, ka uz to braukšu. Bet tā kā es apzinos par to, ka mēs vēlamies sākt domāt par ģimeni, un ka iespējams nākamgad nebūs tāda iespēja skriet vilku, un es zinu, ka viņš tur augustā notiks un tā. Un tad es domāju, nu, davai, nu, un es pajautāju trenerim, viņš teica, nu jā, nu varētu sajiet vēl tur līdz Lavaredo ar 5 nedēļas, vēl tur sanāks patrenēties un tā. Nu, principā tā bija tieši tā doma, tā, ka varbūt nākamgad nesanāks, un tad tajā gadā man gribējās diezgan daudz ko izdarīt maksimāli. Normāli, tas viss ir saprotams. Kā tu atceries šo pieredzi un kā tu salīdzini varbūt to, ka tu esi skrējis kalnos un kā ir skriet pa Latvijas takām un mežiem šādu garu distanci? Laikam to Latvijas skrējienu ir grūtāk sadalīt tādos posmos. Nu, mums nav tādi kalni augšā lejā, ka tu domā, jāpārvar tur tāds kalns, tad tāds noskrējiens, nu, pa ko tu vari tā kā pa stundām, pa blokiem salikt. Bet, laikam, vilkā, nu, Latvijā, tas ir vairāk tāds, nu, tā distance ir gara, un tu tur esi kaut kā ar sevi. Kaut kādas grūtības. Jā, man bija grūtības, jā, to es atceros. Bet, laikam tā atšķirība ir tieši tajos reliefos un tā. Bet Latgalē noteikti bija ļoti īpaši skriet, jo es vispār to galu Latvijas neesmu apceļojusi. Un tā kā es dzirdēju, ka Latgalē vispār ir ļoti slikts tas taku tīkls. Un, nu, tādēļ iespējams daudz tur bija visādas grantenes un pļavas, bet nu, tāpat, nu, riktīgi forši. Nu, protams, tā dabā var neko tā kā vajag neatšķirs kā kaut kur citur Latvijas pusē. Bet vienkārši tas, ka tas liekas tik īpaši, ka tā ir īstenībā man līdz šim garākā noskrietā distance. Un man liekas tiešām tik īpaši, kad es esmu kaut kur Latgalē skrējus un es atveru to karti un pastos un tajā galā. Jā. Stirnobukos tu skrieni diezgan sen. Vai Stirnobuki bija aizsākums taku skriešanai? Labs jautājums, bet man liekas, ka jā. Nē, pats aizsākums bija Siguldas kalnu maratons.
Tas īstenībā ir senāks par Stirnobuku, un tas bija Siguldas kalnu maratons, kas to aizsāka. Bet tas tā, laikam, kaut kā savā galvā tik ļoti neizdalu, tā kā taku skriešanu vai asfalta skriešanu. Man patīk abi ļoti. Bet es esmu bijis arī uz pašu pirmo Stirnobuka posmu, kas notika 2014. gadā Nāžu kalnā, un es atceros, turiem braucu un vispār. Es nezināju, ka tas ir dzīvnieks Stirnobuks, es vienkārši tā kā smējos, kas tas pa vārdu Stirnobuks. Bet Stirnobuks un Siguldas kalnu maratons bija tas, kas to aizsāka, un man ir ļoti liels prieks, ka tās sacensības arī vēl joprojām eksistē un ir. Gribu ķerties klāt jau šajā sarunā vairāk kārt pieminētajam Lavaredo 50 km skrējienam. Un es gribēju nolasīt gabaliņu no tava apraksta par to, kā sākās stāsts par Lavaredo. Noteikti tu pastāstīsi vairāk. Mamma teica, ka viņas draudzene viņu ir pierunājusi 2015. gadā braukt uz Itāliju skriet 50 km. Toreiz man likās, ka viņas ir trakas un gatavojas izpildīt neiespējamo misiju. Un toreiz tu skrēji 20 km distanci, aizbraucot līdzi. Man patika ļoti tas, viņas ir trakas. Un ļoti bieži par ultramaratonistiem ļoti daudz saka, ka viņi ir traki, ko viņi dara, kāpēc viņi to dara. Un pēdējā laikā es esmu piefiksējusi to, ka, ja par tevi saka, ka tu esi traks, tad tas nozīmē, ka tu esi pareizā ultramaratona ceļa, jo tātad tu noteikti gatavojies darīt kaut ko lielu, un bieži vien jau arī mums sanāk. Tikai droši vien tie, kas sauc to par traku lietu, nav tajā visā iedziļinājušies un to piedzīvojuši. Nu tad dod vārdu tagad tev, pastāsti, kā tu atceries šo te pirmo reizi, kad tu nonāci 20 km distancē un kad tev mamma skrēja šo 50 km distanci. Sākšu tā, man skauda, man reāli skauda, jo es biju pirmā, kas bija izsapņojusi to sapni par ultramaratonu skriešanu. Man tas likās kā kaut kāda, es nezinu, kaut kāda, nezinu, tā kā kaut kas tik nenormāli traks, ko izdarīt, ka tas ir kaut kas tik milzīgs un tā. Un vispār jau man mamma to skrēja, jo tad, kad es uzsāku skriet un es uz kaut kādām sacensībām braucu, tas viņai prasīja, vai viņa man varēs aizvest. Un viņa saka, labi, tad es arī piedalīšos. Un tādēļ viņa arī lielākoties skrēja to pašu, ko es. Un tad bija tas... laikam 14. gada decembris, kad viņa bija tāda kaut kāda trakā draudzene Astrīda, kur viņa vēl joprojām tieks, jo viņa agrāk kalnos kāpa kopā, un ka viņai piedāvāja skriet to Lavaredo, un man ļoti, ļoti skauda, jo man liekas, tas ir tā kā mans sapnis, un kāpēc viņa tā kā ceļš man nozakt un tā. Bet es galīgi nejūtos tam gatavs skriet 50 km, un man liekas, tur jau toreiz bija tā dalība izpirkta, un es izdomāju, ka, pastīšos, vai tur nav kāda īsāka distance, un es skatos, 20 km. Un es vienkārši, viss, es piesakos. Un es pieteicos, un tad pēc tam es paskatījos profilu, un ka tas ir Skyrace, ka tā kā tev puse distance jāveic augšā kalnā un puse distance lejā, tāds kā piramīdas skrējiens. Un tur sanās 10 km uz augšu paceļot 1000 metrus un 10 km uz leju. Gāju nenormāli grūti. Es jau vispār nebiju tā nekādīgi, sistemātiski trenējusies, tur bišķi, tur patrenējusi. Agrāk jau tas bija 10 gadu atpakaļ, man liekas, bija krietni mazāk izpratni par to, kā, ko trenēties. Un, maz arī bija vispār tādi pazīstami, ar ko par to runāt un konsultēties. Un, tas bija nenormāli grūti. Tajā kalnā uzvilkties, es atceros, tur kāpjam jau tur pie augšas, tur kaut kā 2000 pāri metri, man liekas, ka man tur skābeklis sāk trūkt un tā. Es par to skrējienu skrēju, man bija pārgājienu bikses, ka man bija taku skriešanas apava, bet man bija laikam pārgājienu tāda mazā mugursuma, kurā vismaz varēja sistēmu ielikt iekšā.
viņš tiešām vienkārši bija pārgājienā izgājis paskrien. Bet bija ļoti grūti, bet atkal līdzīgi, kā jūs minējat pa Nicu, kad es zināju, ja es tikšu tur līdz augšai, tad es tikšu arī lejā. Man gan toreiz grieza diezgan kontrollaiks, bet es tomēr paspēju un es noskrēju lejā. Un tas bija tik maģiski. Tur vienkārši viss Cortīnas centrā, kad ieskrien tur tā kā pa tādu galveno ielu, kuras ir restorānu, un tur cilvēki pa ceļam, viņi sēdēja, viņi aplaudēja, viņi tur brāvē, bella tur, baigi. Un es sajūtos tiešām kā milzīga varona, un es ieskrēju finišā un sāku raudāt. Jo man likās, tas ir kaut kāds mans liels izsapņots sapnis, un būt arī ārzemēs un kaut kādās lielās sacensībās. Es gan to laiku nezināju, cik tā kā prestižs skaitās, tas Lavaredo un tā. Un jā, tas priekš manis bija milzīgi. Un pēc tam, kad skrēja mamma un viņas draudzene, un es tikai, mamma man bija uzrakstījis īziņu, ka viņa ir kaut kādā kontrolpunktā, ka tuvojas, un es viņu gaidīju. Un man tas likās tik kaut kas milzīgs, jo man likās, ka man mamma tagad noskries vairāk par 40 km, viņa skaitīsies ultramaratoniste. Un man tas bija tāds aktīvs, mana mamma varona. Jā, un viņa noskrēja, bet tur, jā, viņa teica, viņa tur bija pa pilnu programmu izklaidējusies, riktīgi visos kontrolpunktos ēda, dzēra, un ko, un vispār baigi nekur nesteidzās, izbaudīja. Un jā, tas bija riktīgi forši. Un iespējams jau tādēļ kaut kā klišejiski sanāca, ka pagājuši gadu, kad es tur skrēju, mēs kaut kā aizrunājāmies ar mammu un māsu, un mamma tā kā pat piedāvāja māsai, vai braucam pie Simonas uz finišu paskatīties. Man likās, ka viņai tas tomēr arī kaut ko tā kā nozīmēja. Un kā tu atceries savu pagājušā gada startu, kad tu skrēji šos 50 kilometrus? Kā tev veicās, kā tu atceries? Laikam tas starts nebija nekas tāds tik klišejisks vai tādas asaras nebija. Es tikai atceros, ka es tajā 15. gadā tur skrēju, ka viņam bija ļoti, ļoti skaista mūzika tāda, ka tā kā caur operu tur kaut kā gaudojas. Un es ļoti gaidīju to dziesmu, un es zināju, ja viņi būs, tad es raudāšu. Tad viņi atskaņoja, bet viņi bija viņu kaut kā pārveidojuši. Un tas vairs galīgi nebija tas, un man tāds, kāds sakars. Bet tas sāk skriet, un viss ļoti labi, tā tiešām pirmā puse ļoti tā kā raiti gāja. Un tad jau, protams, tā muļķa cerība, ka liekas, ka visu distanci tā noturēsies. Droši vien ir sportisti, kam tas tā ir, bet, man nē. Un otrajā pusē uznāca baigais, tā kā, uznāca laikam neliela siena, ka bija grūti pāris tie kāpumi. Un tad sākās kaut kādas problēmas ar vēderu. Es tikai atceros, ka uz noskrējieni, riktīgi tā kā uz katru soli, kā tu liec lejā, tā man vēders tā kā daudzās un sāp. Bet, es aizgāju uz lielu akmeņu, pasēdēju krūmiņos, un tad pēc tam palika krietni labāk. Un to otru daļu es tiešām tikai tā domāju, ka es ceru, ka mana mamma un māsa paspēs uz manu finišu, jo māsa, viņa lido no citas pilsētas klāt, un viņai tā kā kavējās lidmašīnu, un es ļoti, ļoti cerēju, bet man bija izslēgts tie paziņojumi, kas nāk uz pulksteni, un es speciāli nevilku ārā, un es tā kā gribēju to pārsteigumu sajūtu. Un kaut kā tas viss finišs pienāca atkal, liekas, tik ātri, ka pēkšņi 2 kilometru zīme parādās, un man bija tāds sajūta, ka distance ir bišķi par īsi salīdzina ar Nicu. Bet tāpat laikā tieši laikā. Un atkal tuvojas tā visa tā maģiskā iela, kas man bija palikusi atmiņā, bet vai bija kaut kas mainījies, bet nebija gluži tā sajūta. Bet tieši tas, ka pie paša finiša šarkas es ieskrienu un tur stāv restorānā iekšā pacēluši rokas man gavilē un bļauj mani beidzot pamanīja, mani knapi palaid garām. Mans draugs Dīdzis, māsa un mamma, un viņi visi bļauj, un es ieskrienu finišā,
Vēl tur viņiem laikam ir tas kaut kāds numuru nolasītājs, un ka viņi uzreiz atpazīst, kas skrien, un man tur pasaka, hei, Simona from Latvijā, un bija tāds, cik forši. Jā, un es ieskrēju, un pēc kāda laika viņi tur visi bija klāt, un es centos izstāstīt kaut kādus pāris gudros domu graudus, kas man bija tā kā radušies galvā, bet man nesnāca to loģiski izstāstīt, un es biju visi šorti, visi bija lipīgs ar želējām, un īstenībā, jā, es atceros, ka pēdējie kaut kādi 10 km vai 8 km bija riktīgs noskrējiens, tas likās tāds tesiens, un kad tu zemāk skrien, jau karstāks paliek, bet nebija tik karsts kā Nicā, un rīktīgi, tā kā, tesiens likās, es iekrēju finišā, es nevaru atgūties, attelpoties. Bet, vislielākais prieks man bija redzēt visus savējos un uztaisīt bildes, pasēdēt, iedzert kaut ko un tad aiziet uz dušām. Un, tas bija tas visskaistākais tajā visā. Tāda ģimeniska sajūta man rodas klausoties tavā stāstītajā. Saki, bija siena. Kā tu lauzi šo sienu, kad ir grūti, varbūt arī citos skrējienos, vai tu esi piefiksējusi kaut kādus mehānismus, vai ko tu sev saki, ko tu mēģini sev iestāstīt, lai tiktu tālāk? Laikam jau es uz katru to garo skrējienu ielieku to GPX failu pulkstenī, un man ļoti patīk tā funkcija, ka viņš tā kā sadala, un tur ekrānā pabraucot uz leju, tur dažādi logi, bet tur ir viena sadaļa, ka viņš tā kā sadala skrējienu vairākos gabalos, un viņš tev parāda, cik ir noskrējieni un cik ir kāpumi. Un, tās sienas jau parasti uznāk, man vismaz kāpumos, jo man kāpt ir tieši grūtāk. Un tad es vienkārši, pārējais to tā mehāniski skaties pulkstenī, cik vēl tā kā augstumetri jāpaceļ viņš rāda, cik ir kilometri palikuši. Tu vienkārši turpini kustēties, skaties, domā, ko tev vajag kaut ko padzerties ūdeni, varbūt uz toleti, želeju apēst, kaut kā centies sevi uzmundrināt, kaut kā to posmu pārvarēt, kaut vai tas ir kāpums vai noskrējiens, ja noskrējienā kaut kādu tur ķibeli, tad aiziet uz krūmiņiem vai ko vajag, un gan jau kaut kā ieiesies, un, tas sajūtas nav paliekošas, tas viss mainās. Ir tā apziņa, ka tu tiksi tam pāri, un tas droši vien dzen uz priekšu. Toreiz, kad tava mamma skrēja šos 50 kilometrus, un tu teici, ka tev bija tā skaudība, ka tas ir tāds tavs sapnis, tad tagad, kad tu pati noskrēji šo skrējienu, vai tu ieguvi to gandarījumu sajūtu, to sapņu piepildījumu sajūtu, ko tu toreiz domāji? Ar to visu likās, ka kaut kāds dzīves posms ir noslēdzies, ka kaut kāda daļa dzīves ir izpildīta. Un tad pēc tam tāds man īsti nav skaidrs, ko es gribu skriet, un tā. Jā, noteikti ir ļoti liels piepildījums no tā visa, un kaut kā pēc tiem garajiem skrējieniem tu vienmēr esi tāds nedaudz citādāks cilvēks, lai gan varbūt tev negribas iet skriet tajā dienā, kaut kas tomēr notiek tajā visā. Bet tā, ka es jūtos kaut kādā mērā īpašāka vai pārāka par citiem, kas man toreiz pirms tiem 10 gadiem likās, ka tas tā būs, tas nav. Un līdz tam man tas viss bija tā kaut kā tik viegli nācis, un man tas tā nemaz nelikās kaut kas tik pārdabisks, ko izdarīt. Un vienkārši tāds, ļoti liels prieks par to visu to būšanu kustībā. Un, protams, kad ir tā kaut kāda daļa dzīves noslēgusies, kaut kāds posms, kaut kas izdarīts, bet galvenais, jau laikam ir tas ceļš, un kas ar tevi tajā notiek. Pēc tā, kaut kāds atziņš var paņemt, bet, noteikti tas bija liels piepildījums man. Bet tā, ka milzīgs, tas, ko es biju tā kā iztēlojusies, nē, tas...
Jā, bet pagaidi, 10 gadi tev bija cita pieredze, un tas ir tikai normāli, ka mūsu domas mainās, bet galvenais, ka vismaz bija tas gandarījums, un skrējiens bija izdevies, un atmiņas ir labas. Vēl gribēju parunāt par jau tavu pieminēto skrējienu, kas varbūt neizdevās tā kā cerēts, jo manuprāt, ir ļoti svarīgi runāt par visādām pieredzēm, lai mēs justos, ka ir ok arī tad, kad nav ok. Un tas arī tāds viens no šī podkāsta citātiem, ka spēks pateikt nē, īstajā brīdī arī ir ultraspēks. Un tev pagājušajā gadā iezīmējās tāda ļoti zīmīga piekdiena 13. Visā tajā izpausmē, un droši vien tagad tu uz piekdienā 13 arī skaties citādāk nekā pirms tam. Runa ir par skrējienu Šveices kalnos 70 kilometri bez finiša. Jā, tam es tev piekritīšu. Nākošā piekdiena 13. bija decembrī, un man bija tāds, un es tajā dienā atceros, ka iepriekšējā piekdiena 13 bija 13. septembris, un man tāds, kas šodien notiks, bet es nekad neesmu īstenībā ticējis tam piekdienam 13, jo es esmu dzimusi 13. datumā, man vienmēr tās bijušas laimīgas dienas, savas dzimšanas dienas esmu svinējis piekdienā 13, bet tā diena bija tiešām kaut kāds unikums. Bet es pat nezinu, es neesmu īsti līdz galam sapratusi, kas tur īsti notika, un iespējams, varbūt tas bija pa maz tam trenējusies un nebija sagatavojusies. Bet, galvenais jau tā kā, ko es atceros. Es gribēju, es braucu uz turien pēc piedzīvojuma, un to es dabūju, un īstenībā es uz to skatos atpakaļ, un es atceros, ka tā bija fantastiska pieredze, un man nav tik milzīga škroba par tiem punktiem, tā kā par to nefinišēšanu. Protams, man ir škroba, ka es nedabūju tos skriešanas akmeņus, tā kā, lai kvalificētos tur UTMB fināliem, jo tas bija viens no mērķiem, ka tad man būs daudz akmeņu, bet tad beigās man tomēr ir 4, nevis 7. Un tāds, es domāju, labi, tas arī nav tik izšķiroši, un galvenais, ka bija tā pieredze, ko es dabūju. Un noteikti nākamreiz es zināšu lietas, ko darīt citādāk. Pastāst par šo skrējienu, tu ieradies Šveicē, saprot, laika prognozē parādījās sniegs, trase tiek mainīta. Stāsti. Jā, es atceros, tā bija pirmdiena, es lidoju uz turienu otrdienā, un piekdienā bija tā kā sacensības paredzēts. Un pirmdienā sāka nākt paziņojumi uz telefona, e-pasta, gan Instagramā, kad ir izziņot šī te skrējiena augstā paka, tā kā augstais ekipējums, ka tur jāņem speciāli tur aizsarga brilles, tur es neatceros. Tur bija visās dīvainas lietas, bet tā, ko es reāli pirmoreiz dzīvē izmantoju, bija aizsarga brilles. Un jā, tas bija pirmais par to cold kit, ka izziņo, un tad tu apzinies, ka viss kaut kas ir jāņem līdzi. Labi, tas tā. Nākošais pēc, laikam, 1 vai 2 dienām viņi ziņo par maršruta maiņu, kā rezultātā distance saglabājas, bet viņi, laikam, pa 1000 augstummetriem samazina to uz distanci. Man bija tāds, labi, par cik tā mazāk esmu trenējusies, varbūt ļoti labi, jo tad būs plus mīnus tie paši augstummetri, kas bija Nicā, un man tāds tā kā labs atmiņas par to palikuši, es domāju, tas taču būs izdarāms. Un vēl devāmies uz Expo, un tur es nopirku papildus lietus bikses, jo man bija tāds samērā smagas, un tad nākošajā rītā bija paredzēts starts. Arī startu laikam nedaudz vēlāk atlika kaut kur apmēram ap 9 rītā. Un iepriekšējā vakarā, kad es gāju gulēt, kā visas mantas sakārtoju, un es domāju, ar mani viss būs kārtībā, man ir labs ekipējums, un vispār nekādu šaubu nebija. Bet tajā rītā, kad mēs aizbraucām, skatījāmies, jo tur tā kā maza sniega kārta bija izveidojusies, un tāds un es satiekos ar vēl vienu latvieti, Neldu Neilandi, es uz viņu vispār nostās, viņa tur tik plāni saģērusies, man likās, viņam bija kepons, kas vispār pat ausis nenosedza,
Un viens kaut kāds samērā plāns krakls izskatījās un lietas jaka un tā, es tā, jo es esmu, laikam salīga, es tā teikšu, jo man bija tā kā Fox Space tās termobikses, melnās, viņas tiešām siltas uzvilktas, man bija plāns krekliņš ar garām rokām, man bija plāna jaciņa, un tad man bija lietus jaka. Un tad laikam startā bija apmēram 0 grādi un viegli sniga. Un kā mums dzina augšā kalnos, tā arvien vairāk sniga, bija dubļains. Un es atceros, ka tajā starta brīdī man kaut kāda laikam bija neliela negribēšana par to visu distanci, kas jāveic. Tā kā, varbūt likās, ka īsti nav enerģija, bet, likās, ka gara diena priekšā, bet, es sev mierināju to domu, kas laiks paies tik un tā. Un mēs tur kāpjam, nebija nekā tāda lielie stāvie kāpumi, bet tu tur kārpies augšā lejā, nonāc līdz pirmajam kontrolpunktam, jau tur visur sniegs bijis, dubļi, un tad skrienu lejā no pirmā kontrolpunkta, un tur ir vienkārši dubļu vannas, un sniegs vienkārši horizontāli nāk acīs iekšā. Un es izņēmu reāli tās aizsargu brilles, ko es biju depo nopirkusi. Viņas gan bišķi nefunkcionē tā, ka tas sniegs uzkrīt uz acīm, tad tās visas sniega pārslas tur tā kā izkūst un kas to skatu tā kā pabojā. Un tas skriedam tur pa tiem dubļiem, laikam kāds 2 reizes nokrit, un es tieši nodomāju, paldies Dievam, ka es nesalauz nūjas, jo es biju nesen laikam jauns nūjas iekārtājos, jo es vienā pārgājienā viņas bija saplēsus. Un tā es skrienu, sajūtu, ka vajag tā kā uz toaletu, un es ieju krūmos, un es eju ārā no krūmiem, un vienkārši kaut kur paklūpu, un tā kā izklupienā, tā kā pietupstos uz viena ceļa, un pastos uz savu kāju, intuitīvi, un ka ir biks saplēstas, un es pastos, ka āda karājas, tā kā no ceļa. Un es sabīstos. Man nekas tā kā baigi nesāp, jo ir augsts, tā kā man likās, augstumā baigi nekas nevar sāpēt. Un tad es skrienu, un kādu kilometru domāju, ja nu man jāšuj celis, bet es negribu nākušajā kontrolpunktā to darīt, jo tas man tā kā iegriezīs laikus, es domāju, bet ja viņš jāšuj vai nezinu, viņi varēs sašūt nākošajā, tā kā finišā. Labi. Un tad es nonāku līdz laikam 2. kontrolpunktam, kur bija arī mana mamma, kur bija atļauta palīdzība no malas. Es ieskrienu, es paprasu, pasties uz celi, domāju, jāšā, viņš saka, nē, štruns, domāju, ka nē. Iedod man plāksterus, es caur to caurumu kaut kā izlīmēju plāksteri cauri krustiņā. Kaut ko padzeru, pādu, paprastu lietot vēl želēs un skrien tālāk, tad nākošā tikšanās vieta būs atpakaļ starta punktā. Iespējams ļoti nepateicīgs trases maršruts priekš tās dienas, jo bija ļoti izdevīga vieta, kur izstāties. Un tā es virzos ārā no tā kontrolpunkta, jau ieskrējos, ka viss ir ok. Tad mans pulkstens tieši atkal tajā lodziņā rāda, ka tagad būs kāpums, laikam kaut kādi 3 kilometri un jāpaceļ 500 vai 600 augstuma metri. Un man bija tāds, negribas, bet labi. Kaut kā kārpos tieku līdz augšai. Tad es nonāku tādā vienā mazā kontrolpunktā, un man jau bija sākušas salt rokas. Es biju speciāli nopirkusi tādus skriešanas nūjām. Kā parasti ir tie cimdīgi, ko tikai plaukstām apliek, bet viņiem bija ziemas variants, kuri cimdi, vēl pa virs uzmaucamie aizsarga cimdi, un tad tu pieaķējies pie nūjām. Un viņi vienkārši bija visi kļuvuši slapji. Un tad beigās es liku to vēja protekciju uz rokām, un tas tā kā, vienkārši viņi ir mitri, bet nepūš vējš un tik ļoti nesaldē. Un tajā kontrolpunktā, kad es ienāku, man atnāk nākošais paziņojums no pulksteņa, ka tagad ir nākošais kāpums. Atkal 3 kilometri un vēl vairāk augstuma metri, tā kā kaut kādi 700. Un man tas likās tik demotivējoši, es sāku just, ka man tā kā nav spēks. Es uzrakstīju savam draugam Didzim,
Un viņš saka, nekas, iestiprinies un virzies uz priekšu, un viņš man tā kā uzmundrina, iestiprinos un dodos tālāk. Un vienkārši es tur tā kā iestrēgusi biju tajā kāpumā, es kūstos. Man nāca kilometri, man liekas, pa 25 minūtēm uz kilometru, un es tur kāpju. Nu, kaut kā jau tuvojos tam kāpumu beigām, man prasa kaut kādi garām. Skrienošie cilvēki, ejošie skrējēji, viņi prasa, vai visi kārtībā. Es saku, jā, saka, es esmu nogurus un man ir augsti. Un tad es mammai prasu, sērnēju viņai balss ziņu, vai viņi var paņemt tās visas manas sausās drēbes uz to kontrolpunktu, kas ir tā kā startpunkts, un tad tur jāizskrien vēl viens cilpu, un tad atgriezies atpakaļ tajā startā un finišā. Un tad viņi to paņems, tad man bija doma, ka es tur pārģērbšos. Un kas vēl pie sevis klusa, es domāju, ka es nezinu, vai es gribu turpināt. Ka tā kā nav iekšās, nav vienkārši spēks, nav motivācija. Un kaut kāds vīrietis man gāja garām, un viņš saka, vai man, katru reizi pajautāju, man viss ir kārtībā. Un es saku, jā, augsti, nav spēks, slikti. Viņš saka, es domāju, ka es nefinišēšu. Un tajā brīdī es pirmo reizi tā kā skaļi pasaka, man liekas, jā, es arī nē. Un saka, kā jau nonāk līdzinā vietā, kājas nav tādas, ka nevarētu skriet, bet es vienkārši nevaru paskriet kaut kā, nezinu, negribas, nevaru kaut kā aizvalkos līdz tam punktam. Tāda demotivācija. Es satieku mammu, viņa tur tā kā riktīgi aktīva. Es saku, es domāju, es stāšos ārā. Un tā, labi, varbūt ne tas pats labākais atbalstītājs, atbalstošā komanda. Es saku, jā, nevajag, ko tur. Un, jā, man prasa tā kā, vai tu par to pārliecināt, saku, jā. Un es izstājos, turpat, kur bija starts, tur bija startpunkts, un tur būtu bijis atkal finišs, jo man tajā brīdī jau sāka palikt diezgan tumšs. Man likās, ka man sāk griezt kontrollaiks, un bija palikuši vēl laikam 20 kilometri, kas liekas, ka vairs nekas, jo 50 bija pieveikti. Būtu jāveic kaut kur 1000 augstumetri, man tas likās nav iekšās. Un jā, un tā es iegāju tajās telpās, es aizgāju pie mediķiem, jūs tur beidzot gribētu noskaidrot, vai tas mans celis ir jāšuj vai nē. Un viņi saka, vispirms ieej dušā, jo man ir tur tā kā smiltis tajā pušumā. Un man tāds drēbulis uznāca, ka es ieju iekšā, tā kā nenormāls. Es eju dušā, tur kaut kādā kopistiskajā sieviešu dušā, man pacienā ar dušu želē, tas bija tik jauki. Un tur bija karsta duša, man likās, tā ir vienkārši labākā duša dzīvē. Jo es kaut kā iejot tajās telpās, sajūtot to drebuli, es nejūtu īstenībā, cik bija augsti. Varbūt tā vienkārši kaut kā tāda pēcreakcija. Bet tad es nomazgājos, saģērbos. Man liekas, es tik biezi nekad dzīvē nebiju saģērbusies. Man bija termobikses, tad man bija dūnu bikses, kaut kādas tur termozeķes, botas, termokrakls, jaka, dūnu jaka, un mamma iedeva vēl savu dūnu jaku, un tādas tā kā tāds Michelin vīriņš uz aizgāja pie mediķiem. Viņa pateica, ka nav jāšuj, viņa vienkārši salīmē ar tādu savalkošo plāksteru un teica, tagad 48 stundas, laikam es pareizi atceros, neņem to plāksteru nost. Un tajā brīdī izgājis man cerība par spānu nākošajā dienā. Es biju ļoti saruktināta. Bet tad es tā nodrabinājos, riktīgi man iedeva tādu medicīnisko sagu, bet ne jau folijas sagu, viņa tāda bija biezāka un reāli maģiska saga. Es beidzot pārstāju drebināties. Viņi man viņu atstāja, man viņa vēl projām stāv skapī, tā kā drošības gadījumiem. Un aizgājām, paēdām, aizbraucām mājās. Es principā tikpat biezi saģērbusies, arī gan arī aizgāju gulēt. Dūnu biksēs, termoveļā, jakā, bez dūnu jakām, ja? Vēl tajā savā
medicīniskajā sagā un parastajā sagā. Un es domāju, ka tā naktī es vienkārši ģērbšos ārā, jo man būs karsti. Un es pamostos no rīta, un man nav bijis karsti. Tāds, ko? Un tad no rīta bija tāds, kaut kāds ļauns murgs bijis, un sāka palikt grūzīgi par to, kas izstājos, un liekas, ka es būtu darījis citādāk, ka vajadzēja pastāvēt, pārģērties, sasildīties, varbūt es par ātru pieņēmu to lēmumu. Bet tajā dienā mēs ar mammu izdomājām aizbraukt uz citu pilsētu, un ar viņu kaut kā runājot, es sapratu, ka tas bija, tas ir okei, ka tu izstājies, tev nav jābūt kaut kādam nenormāli milzīgam iemeslam, tur bez maz vai tur klībojošam jābūt, ka tev tur salauzta kāja, vai tur ribas sasistas, vai ko, vai tu tur vem, un tad tu tikai vari izstāties. Es sapratu, laikam tas visgrūtākais man bija citiem izstāstīt, ne jau tā kā ar sevi, bet es sapratu, tas bija okei, un es braucu pēc piedzīvojuma, un to es dabūju kārtīgu pieredzi. Un noteikti, ko es darītu citādāk, es tajos visos lielajos punktos arī būtu jau preventīvi, tā kā pārģērbusies, uzvilkus savu streļu kārtu. Tā kaut kā. Kas ir tas, kāpēc ir grūti citiem pastāstīt par izstāšanos? Tā ir kaut kāda kauna sajūta, kaut kāda vilšanās. Kas tas ir? Jo tajā pat laikā tu noskrēji 50 km šādās apstākļos. Laikam bailes no kaut kādas, kāds ir Latvijas kā džadžošana. Nosodījuma. Jā, bailes no nosodījuma vai kaut kā tā. Domās, ka kaut ko nepareizi izdarīju un tā. Jo man liekas, varbūt man pazīstamiem skrējiem tā skriešana un tā visa disciplīna pret to tādā augstākā vērtē. Un ka viņi baigi tur analizē, iedziļinās sacensībās un tā. Varbūt kaut kāds bailes no neiederēšanās, bet tam jau viss bija fine. Tā kā viss bija okei, kārtībā. Viss pateicis par tādos trakot laikapstākļos nebūtu gājis skriet. Jā. Man ļoti patika tavā sacensību aprakstā par to, ko tev nākamajā dienā teica mamma, un es gribēju arī to nocitēt. Ir dienas, kad tev iekšējā balss saka, ka tev to nevajag darīt. Tu nezini kāpēc, bet labāk ir tai klausīt. Vai tu tagad atceries šo teikumu arī varbūt citās reizēs dzīvē, ne tikai skriešanā, vai tev tas palīdz? Vai tu vienmēr klausi savai iekšējai balsī? Vienmēr nē, bet noteikti es cenšos to darīt vairāk, un arvien vairāk un vairāk gadiem ejot, strādājot uz sevi, un tu kaut kā attopies jau, ka tu vairs īsti nespēj sev pārkāpt pāri. Un tas ir labi, tā, būt saskaņā ar sevi. Gribu virzīties tālāk pie šīs nākamās sadaļas par to, ka tu esi fizioterapeite un trenere. Kā sākās tavs ceļš šajā jomā? Laikam man jāpasaka paldies manam tētim un kaut kādai krīzei arī, kas man bija tajos 17 gados ar tām visām veselības problēmām, bet toreiz jau es biju tā kaut kā ļoti aizdomājusies uz to, ko es tā kā vēlos darīt pēc vidusskolas, un man likās, ka es ļoti gribu kaut kā strādāt, virzīt veselību uz ilgtspējīgumu, lai cilvēki dzīvo ilgāk un tā, bet es nezināju, kas tas ir, ko es tā kā varu darīt, kas ietilps tajā lodziņā. Un to laiku es biju, un es domāju, ka es iešu mācīties biologos, jo man tiešām ļoti patika bioloģija skolā, un es sāku mācīties, gāju papildu kursos, lai bioloģijas eksāmeni liktu. Un to laiku mums tur kaut ko par šūnām mācīja, un es domāju, bāc, cik interesanti. Pa cilvēku, un man kas, bāc, es reāli gribu par ārstu mācīties. Jo man bija daudz klases biedru, kas gāja par ārstiem mācīties, un man tētis ir ārsts, un man tajā brīdī šķita, tas liekas tikai loģisks solis, kas arī iet par ārstu mācīties.
Tētis man centās atrunāt, viņš saka, ka nav vērts, tas ir pārāk ilgi, tu izmācies, tad vēl paiet kā 10 gadi, kamēr tu ieskrien, es sāc normāli pelnīt un tā. Un tā, tur tām visām veselības likstām, sanāk, es gadu pēc vidusskolas izlaidu, un tad pēc tam es iestājos Stradiņos uz medicīnu, es sāku studēt medicīnu. Pēc pusgada reāli sagāju atkal veselības šajā. Es paņēmu akadēmisko, tad es vēlreiz mēģināju, gāju atpakaļ uz Stradiņiem, tad es tiku jau līdz 2. kursam mediķos. Un atkal nesanāk, vienkārši tā slodze bija pārāk liela, un tas tā deva pa psihi un vispār visu veselību, to gan fizisko, gan mentāli, un es saku, es nevalku. Un tā, man laikam jau bija tad 23 gadi, kad es, vai 22, un kad es teicu, ka es tā kā, eju prom no Stradiņiem, es vairs medicīnu nestudēšu, un zināju, es neko Stradiņos vairs negribu mācīties, un kaut kā tā visa sistēma iebiedēja. Un es atkal sāku domāt, ko tad es gribu darīt. Un atkal tas viens variants bija iet uz biologiem. Bet tad otrs variants parādījās fizioterapija, jo man likās, ka, īstenībā tā skriešana jau vienmēr man ir patikusi, un arī vingrošana, un ka sports mani saista, un man ļoti patīk arī medicīna. Un man likās, tas man diezgan forši to apvienot, un tā kā ģimenē ik pa brīdim kādam radās kādas traumas, man likās, ka ģimenē noderētu kāds fizioterapeits. Jā, par ļaunu nedāks, vai ne? Ļoti, ļoti forši. Jā, pieminēja vingrošanu, uzreiz vienkārši gribu ķerties klāt jautājumam, ka mēs visi zinām, ka vajag vingrot, dzirdam to riņķī apkārt, bet ne jau visi to dara. Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc ir cilvēkiem jāvingro? Ir ļoti daudz ieguvumu, bet tāds, pats svarīgākais ir apzināties, ka tā ir tava veselība. Tas ir domāt par sevi ilgtermiņā, veids, kā pagarināt savu dzīvi. Jau vien īstenībā pēc 30 gadiem mums stipri sarūk muskuļu masa, un spēka treniņi ir vienīgais veids, kā mēs to varam palielināt. Un no tā, ka mums muskuļu masa ir lielāka, no tā vien ir ļoti daudz ieguvumu, gan mums uzlabojas vielmaiņa, gan mūsu kaula kļūst izturīgāk, mazinās tauku masa. Vienkārši tā skaties uz vecumdienām, un tu padomā, kad tu ies pa ielu un būs apsnicis, un tev pazudīs līdzsvars, tu viņu noturēsi, jo tu būsi trenējies. Sliktākajā gadījumā tu nebūsi trenējies, visbiežākais nokritīs, salauzīs gūšu kakliņu, vai nevajag pat sniegu. Nokrist mājas apstākļos cilvēki 85 gadi, 80 un ieguļas, un sliktākajā gadījumā tā beidz dzīvi. Tā ir tieši, domāšana par veselību ilgtermiņā. Tas ir tas veselības ieguvums, bet otrs ir sportiskais ieguvums. Trenēties tā, lai tas ir specifiski tavam sporta veidam, lai tas palīdz. Jo pie fizioterapeitiem ļoti liels bonus ir tas, ka mēs mākam savus pacientus, jeb klientus novērtēt diezgan specifiski, gan muskuļu spēku, muskuļu garumu testi, visādi specifiskie testi, kustība apjoms, tur ortopēdiskie testi, un spējam palīdzēt, tā kā, ja ir kaut kādas sūdzības. Tā jau, tas ir tas, kas tā kā atšķir fizioterapeits no treneriem. Un tā kā vingro gan sportiskajam sniegumam, gan domāt par savu veselību ilgtermiņā, un noteikti arī par savu mentālo veselību. Ir daudz tādu klientu, kas nāk un apzinās, ka ir jāvingro, jo citādāk sāp mugura, sāp spranda, tur ceļi sāk sāpēt. Nepatīk vingrot, bet caur spiešanos sakostiem zobiem sāk to darīt, jo saprot, citādāk, kā tad es dzīvošu tālāk. Un tā veselība sāk uzlaboties, un cilvēks saprot, ka īstenībā jau ir forši vingrot. Īstenībā interesanti, kas būs šodien. Un tad tu sāc iet, un tad tu sāc
interesanti, tāds vingrinājums, to es sajūtu tur. Tas ir arī izaugsmas veids ne tikai fiziski, bet arī mentāli, gan visa disciplīna, viss. Tas ir tik daudz kas, un ja man cilvēks saka, ka viņam nepatīk vingrot, tad viņš vienkārši nav atradis īsto veidu. Jo, protams, ir grūtības sākumā, bet jāatrod, kā tev patīk vingrot, ko tev patīk darīt, un, tā kā, netic, ka nepatīk vingrot. Tur vienkārši nav atrast īstā pieeja, iespējams jānomaina cilvēks, pie kā to vingrot, bet es domāju, ka tam ir jāpatīk. Sākumā varbūt nepatiks, bet pēc kāda laika kustības dabiski iepatīks, un to es esmu uz ļoti daudz cilvēkiem novērojusi. Vai vispār Latvijas iedzīvotāji ir mazkustīgi pēc taviem novērojumiem? Jā, es precīzi datus neatceros, bet man liekas, ka vairāk kā puse ir mazkustīgi, un diemžēl, savā arī tuvāko lokā, vai arī tur kaut kādā uz bērnības draudzenēm skatoties, cilvēki ir mazkustīgi. Iespējams, ka šobrīd, kad tas draugu loks ir pamainījies, tad tu vairs īsti neredzi tik daudz tos mazkustīgos. Bet noteikti, un tas ir ļoti slikti. Un ir labi, ka cilvēki vēl nonāk pie fizioterapeita, bet ir daļa tāda, kas nonāk, un viņi neko tālāk par masāžu un procedūrām tā kā nepiekrīt darīt. Ar viņiem jāpastrādā un tā. Bet noteikti ir kaut kas, kur pielikt, un es domāju, ka katram ir iespēja to kustību kaut kā radīt savu tīklu. Vēlreiz atgādinājums, kas jāņem vērā skrējējiem skrienot ziemā. Noteikti jābūt vēlams nedaudz tomēr pacelt to ķermeņa temperatūru, lai muskuļiem nav tāds kā šoks, ka iziet ārā, tad uzreiz augstumā. Jābūt vēlams atbilstoši saģērbties, arī nesaģērbties pārāk biezi, lai būtu par karstu, ne arī pa plānu, lai nav tā, ka muskuļi sāst. Noteikti obligāti ir izvēlēties atbilstošus apavus. Jo, diemžēl arī mums sportiskiem cilvēkiem var pazust līdzsvars un var tur nokrist, salauzt roku, plaukstu. Jā, tie būtu tādi laikam būtiskākie faktori. Un, protams, arī neaizmirstam ziemā padzerties, paēst. Zinu, ka liekas, ka nevajag, bet, tik un tā vajag. Jā, viens no tādiem arī aspektiem, ar ko varbūt citi skrējēji grēko, ir atsildīšanās. Pastāsti, kāpēc tas ir svarīgi? Atsildoties, mēs iedodam ķermenim tādu kā impulsu atjaunoties, atsildīties kā tādu, varbūt tur iet un stiept visus muskuļus pēc kārtas, īsti nav nepieciešams. Es savulaik biju vienos kursos, kā ja tev viņi nav saīsināti specifiski, tad varbūt nevajag. Un tad, kad ir tā otra teorija, kas uzskata, lai neveidotos tie saspringumi, tad tas tomēr ir nepieciešams. Es laikam tomēr atbalstu. Kad pēc skrējiena aiziet un izstiepjas un sirdsmēram, tu zini, ka tu sev esi tā kā visu to labāko izdarījis un sliktāk no tā jau tiešām nepaliks. Un pats galvenais, izstiept muskuļus, visus savilkumus, ideālā variantā reizi nedēļā izrullēties. Un, pēc tās atsildīšanās arī tāds, viņš tā kā mieriņš uznāk, kā tas nervu sistēmai iedod tādu impulsu, ka tagad var atjaunoties. Ko vispār fizioterapija saka par ultramaratona distancēm? Zinu, ka citi ārsti par to nav sajūsmā, saka, ka cilvēkiem nevajag tik daudz skriet. Ko tu saki? Tu kā arī pati ultramaratona skrējēji, ka tev atnāk un saka, es gribu skriet ultramaratonu, ko tu saki par to? Vai tas ir veselīgi, vai tas ir labi, vai to darīt, nedarīt? Ko ņemt vērā? Tas noteikti ir jāizvērtē no tā brīža situācijas. Kāpēc tas cilvēks ir pie manis atnācis, kādā brīdī viņš atrodas? Bet iespējams, viņš atnāk vienkārši tā kā profilaktiski pārbaudīties un ka pateikt, ka tam gatavojas un nav nekādas citas sūdzības un veselība. Kāpēc gan nē? Galvenais, pakāpeniski audzējuma apjomu un viss aiziet. Un
Bet, nu jā, kad ir tie cilvēki, kas atnāk ar kaut kādām problēmām, tad no tām ir arī jāizvērtē. Vai tad nē, vai tomēr par spīti visam tas ir nepieciešams. Un ja jā, tad tā kā, nu kā to izdarīt tā kā vislabāk savlajošā veidā. Es neesmu noteikti pret ultramaratoniem. Man laikam kolēģi arī nav tādi, kas ir pret. Tikai, nu, protams, tam visam ir, tā pamatā ir jābūt pakāpeniskums, tomēr pa gadiem kaut kāda bāzīte sakrāta, nu, lai nav tā, ka noskrien, tu vairākas dienas klibo. Vislabākais ir tiešām, jā, pakāpeniski, lai ir kāds, kas tevi pakonsultē, varbūt, ja ne visu laiku, tad periodiski un ir īpaši sākumā. Un, jā, nu, jā, noteikti, lai skrietu ultramaratons, ir noteikti vērtīgi vingrot, stiprināt muskuļus, noteikti tad skrējiena laikā viņi, nu, ilgāk, kā saka, turēs kājas un arī pēc tam būs labāk atjaunošanās. Sarunas noslēgumā gribēju pieķerties sadaļai dzīves baudītāja, mirkļu tvērēja. Noteikti tu tver arī mirkļus skrienot gan treniņus, gan šis sacensības, ultramaratonus. Bet pastāsti, ko tu vēl dari bez skriešanas, kas palīdz tev baudīt dzīvi, tvert mirkļus? Ļoti daudz, kas es tiešām cenšos savu ikdienu padarīt tādu, lai tā ir gana piepildīta, lai no tā, ka tu aizēji mājās, un tad ir kaut kāds emocionālais deficīts. Bet nu, no tādām ikdienišķām lietām, tā rīta rutīna, izvedot to tādu, lai tev tas patīk, izbaudīt īstenībā, cik pirmā rīta kafija ir garšīga, cik man mājas labs kafijas aparāts jāsver noreklāt. Bet noteikti ar kolēģiem pasmieties, tas tiešām ļoti silda sirdi, tā visa vide, kurā tu esi. Mans suns ir katru dienu, katru vakaru, kā jau mazi bērni, kad ir vismierīgākie, tad ir vismīļākie. Mans draugs man ļoti atbalsta. Noteikti ceļojumi, tas ir kaut kas, ka, ja rutīna apnīk, un ja tie ir saplānot uz priekšu, tas ir kaut kas, uz ko tā kā tiekties. Ceļošana ļoti daudz prieku ienes. Man patīk skatīties seriālus. Gan tagad viena no jaunā gada apņemšanām ir tā kā vairāk lasīt grāmatas, un man bērnībā ļoti patika, un es atceros to visu aizrautību, kas bija. Tad es iesāku lasīt vienu grāmatu un pat sāku palikt riktīgi interesanti. Un, tā kā, tas ir kaut kas, ko es ceru, ka es attīstīšu arī šogad. Un jā, noteikti mūzika. Esmu pievērsusies vairāk tieši elektro stilam jau kādu pusotru gadu. Un tas ir tas, kas mūzika man tā kā pavada ikdienām tiešām silga. Un arī tie aizbraukt uz festivālu reizi gadā vai aizlēsties uz Vāciju, uz tehno dzimteni, tur uz kādu tusiņu brīvdienās, tā kā, nu, tas, un noteikti arī cilvēki apkārt, gan ģimene, māsa, draugi, jaunizveidotās draudzības. Tas viss, tas ir tas, kas ikdienā ļauj man baudīt tos mirkļus. Kā tu raksturot ultramaratonistu? Tas tāds filozofisks, brīvs jautājums. Es domāju, ka viņš ir samērā vienkāršs cilvēks, kuram patīk baudīt dabu, kam patīk būt ar sevi, izbaudīt ceļu un, jā, nedaudz arī laikam pafilozofēt. Lieliski. Noslēdzošais jautājums, kas būs dziesma, ko tu ieteiksi ultraspēka dziesmu playlistē? Es ieteikšu tādu Jay Patterson dziesmu, Baila conmigo. Jay Patterson ir vācu dīdžejs no mazas pilsētas, un viņa dziesma tāda Baila conmigo, laikam spāniski izrunājot, arī tāda elektro, nedaudz tāda kā salds sērīga, bet es viņu daudz klausījos, it īpaši pagājušajā gadā gatavojoties Lavaredo un tā, un vienmēr tā doma bija viņu klausoties, es nezinu, kaut ja es kādreiz būtu brīva. Nu tā, kaut kādiem
savā prātā uzliktajiem ierobežojumiem, kaut kādiem skaitļiem, kuros dzīvot, un viņa tāda kaut kāda salds sērīga liekas par kaut ko, ko tu vēlies sasniegt. Un es viņu bieži vien klausījos visādos priekos un trenējoties, un tā man tiešām ļoti palīdzēja tā kā sagatavoties Lavaredo, un pēc tam laikam tiešām bija tā, ka tā lielā daļa tika sasniegta, un tad sākās vairāk citas dziesmas, bet tā bija diezgan nozīmīga dziesma, jā. Lieliski tiek ielikta ultraspēka dziesmu playlistē, un jūs to varat meklēt Spotify vai YouTube. Simona, man ir jāsaka milzīgs paldies tev, ka tu atnāci un dalījies savā ultraspēka stāstā. Man arī jāsaka liels paldies tev par pacietību. Katru nedēļu ar mani strādājot vingrošanā, es zinu, ka nav vienkārši. Un paldies tev par ticību maniem spēkiem. Un es tiešām ļoti, ļoti novērtēju katru reizi. Un tam, ka tu arī tici maniem kaut kādiem mērķiem un ka tā atmosfēra pie tevis ir ļoti viegla un saprotoša. Un es novēlu tev, lai tev izdodas gan tavas jaungada apņemšanās, gan visu, ko tu šajā sarunā pastāstīji, un lai daudz tiešām mirkļi, ko tvert, un lai izdodas tos izbaudīt. Paldies, un tiekamies ultrās, vai ne? Tiekamies!